Halleluja! Brīnišķīgs piekdienas rīts, pavadīts kopā ar Jēzu. Jēzus ir dzīvs. Jēzus ir dzīvs, halleluja! Viņš ir augšā un cēlies. Viņš sēž pie Tēva labās rokas. Jēzus saka, jums pasaulē ir bēda, ka tur ir droša prāta, es pasaulē esmu uzvarējis. Un Jēzus saka, redz, es esmu pie jums ikdienas līdz pašam pasaules galam. Un Jēzus saka, esmu nācis mest uguni šeit ir zemes un kaut tā degtu. Halleluja! Jēzus nāk, viņš kristīja ar svēto garu un uguni. Halleluja! Ar svēto garu un ar uguni. Halleluja! Viņš ir tāds uguni mūsos. Lai mēs esam stipri. Lai mēs esam spēcīgi. Lai mēs neesam kristieši kā nīkuļi, bet ka mēs ejam no ticības uz ticību. Ka mēs ejam no spēku uz spēku. Ka mēs ejam no spožuma uz spožumu. Un ka mēs vienmēr esam kalnā un nekad lejā. Halleluja! Mēs vienmēr esam kalnā un nekad lejā. Slava tam kungam. Slava Jēzum Kristum. Es šodien lasu 8. psalmu no Bībeles. Tas ir Dieva vārds. Tā ir patiesība. Dieva vārds ir patiesība. Halleluja! Un Dieva vārdā mēs vienmēr varam uzsēties. Dieva vārds ir pamats mūsu dzīvē. Halleluja! Un ja mēs noliekam Dieva vārdu kā pamats savā dzīvē, mēs savu namu esam uzcēluši uz klīns. Mums ir stipri pamati. Mums ir stipras saknes. Halleluja! Halleluja! Nekādas vētras mums nevar izkustināt. Nekas mums nevar aizvest no Kristus. Slava tev, kungs! Dziedātāja vadonim, tad 8. psalms, dziedātāja vadonim Dāvida dziesma uz, mīļais Dievs, kungs mūsu valdnieks, cik augsti godājums tavs vārds visās zemēs. Kungs mūsu valdnieks, cik augsti godājums tavs vārds visās zemēs. Tava varenība sniedzas debesu augstumos. No bērnu un zīdaiņu mutes tu esi sev izveidojis pretspēku saviem pretiniekiem, lai liktu aplus saviem naidniekiem un atriebējiem, kas redzu tavus debesis, tavu roku darbu, mēnesi, zvaigznes, ko tu esi radījis. Kas gan ir cilvēks, ka tu viņu piemini, un cilvēka bērns, ka tu viņu uzlūko. Tikai mazliet tu viņas šķīrs no Dievu, ar godību un varenību tu viņu esi pušķojis. Halleluja! Esi to darījis par valdnieku, par saviem radījumiem. Visu tu esi nolicis pie viņa kājām. Āvis un vēšus, visnotaļ lauku zvērus, putus zem debesīm un zivis jūrā, un dzīvību, kas jūra dzērņu, tēkas izlodā. Kungs mūsu valdnieks, cik goda pilns ir tavs vārds visā pasaulē. Halleluja! Slava tam kungam! Jēzus ir dzīvs. Dievs ir valdnieks. Viņš valda. Viņš valda par šo zemi. Halleluja! No viņa bēg debes un zeme, un tai nav kur palikt. Bez viņas ziņas pat māc no galvas nenokrīt. Halleluja! Neviens zvirbulīts nekrīt bez viņas ziņas. Halleluja! Viņa acis pārlūko pilnīgi visu. Nekas uz šīs zemes nenotiek bez viņas ziņas. Viņš ir liels un varens Dievs. Viņš ir liels un varens Dievs. Cik godājums ir tavs vārds visās zemēs. Tavu varenību sniedzas debesu augstumos. Halleluja! Cik liels ir mūsu Dievs. Cik liels ir mūsu Dievs. Un mēs mīlam viņu no visas sirds, no visas dvēseles, ar visu savu spēku, no visu savu prātu, ar visu savu būtību. Mēs mīlam Dievu un savu tuvāko kā sevi pašu. Slava tev, kungs! Šeit rakstīts no bērnu un zīdaiņu mutes tu sev esi izveidojis pretspēku saviem pretiniekiem. Tad, kad bija Jēzus templī un tur bija bērniņi, viņi slavēja Jēzu, viņi slavēja un godināja Jēzu Kristu. Un farizēji un rakstu mācītāji teica, lai aplus šie bērni. Un Jēzus teica, vai es neesmu lasījuši, ka no zīdaiņu un bērnu mutes tu esi sev izveidojis slavu. Halleluja! Pretspēku. Halleluja! Jēzus teica, laidiet bērniņus pie manis, jo viņiem pieder debesu valstība. Ja mēs nenākam kā bērni, ja mēs nekļūstam kā bērni, mēs nenāksim Dieva valstībā. Halleluja!
Mums jābūt kā bērniem, pilni ticības, pilni mīlestības, pilni gaismas. Halleluja, no bērnu un zīdaiņu mutes, halleluja. Mēs esam viņa bērni, jo tie, kas viņu uzņēma, tie viņš deva varu kļūt par viņa bērniem. Tie, kas uzņem Jēzu Kristu, tie, kas uzņem Jēzu Kristu, halleluja, tie kļūst par viņa bērniem. Halleluja, halleluja, lai apklustu naidnieki un atriebēji. Slavu tam kungam. Slava debes tēvam, kas redzu tavas debesis, tavu roku darbu, mēnesis, zvaigznes, ko tu esi radījis. Kad gan ir cilvēks, ka tu viņu piemin, un cilvēka bērns, ka tu viņu uzlūko. Tikai mazliet tu esi šķīris no Dievu, ar godu un varenību tu esi viņu pušķojis. Halleluja, šeit Dieva vārdā teica, ka tad, kad mēs uzlūkojam sauli, mēnesis, zvaigznes, visu, ko Dievs ir radījis, visu šo dzīvo radību, šo zemi, kad mēs uzlūkojam, mēs redzam, cik brīnišķīgi tu esi to visu radījis. Un kad tu visu tu esi nolicis cilvēku rokās, šo zemeslotu tu esi nolicis cilvēku rokās, un tu esi devis šo vārdu, tu esi devis šo spēku cilvēkiem. Tu tikai mazliet esi mūs šķīris no sevis. Dievs atklājas mūsu dzīvē, un viņš ir tuvu mums. Un mēs varam valdīt par savu dzīvi. Mēs varam būt tiešām kā uzvarētāji visā, pilnīgi visā, halleluja. Un es domāju par šo lūkšanu. Es lūdzu katru dienu vēstulē Efeziešiem lūkšanu, kas ir manā sirdī. 2 lūkšanas lūdzos. Es lūku ceļus tavā priekšā, lai ik viens cilvēks, lai ik viens cilts debesīs virs zemes dabū savu vārdu, ka viņš sūta savu garu un dara stipru iekšējo cilvēku. Un kad ticību turot, Jēzus mājo mūsu sirdīs, un mēs iesakņojamies un stipri stāvam mīlestībā. Un kad mēs līdz visiem svētējiem spējam aptvert kāds garums, platums, augstums un dziļums, un izprast viņa mīlestību, kas ir daudz pārāk par katru atziņu. Bet viņš darbodamies mūsos, ar savu brīnišķīgo varu, spēj darīt daudz vairāk nekā lūdzam un saprotam. Slava Jēzum! Jēzus spēj darīt daudz vairāk, lai viņam ir gods, lai viņam ir vara, lai viņam ir spēks mūsu dzīvēs. Un otra lūkšana, ka es lūdzos, ka tu savā godības bagātībā dotu gudrības un atklāsmes garu. Kungs, es tev lūdzu šodien dot katram gudrības un atklāsmes garu, ka mēs labāk viņu saprastu, ka mēs labāk saprastu Dievu, ka mēs labāk saprastu Jēzu, ka mēs labāk saprastu Svēto garu, gudrības un atklāsmes garu, ka mēs labāk viņu saprastu, apgaismotas gara acis, ka mēs redzam kādu cerību, dod viņa aicinājums, ka Dievs apgaismo mūsu gara acis un ka mēs redzam kādu cerību, dod viņa aicinājums. Kā Bībelē teica, mēs esam izredzēti cilts, ķēnišķīgi priesteri. Ko nozīmē izredzēti? Izredzēti nozīmē tie, kas atsaucās. Ja tu atsaucies Jēzum Kristum, tu esi izredzēts. Tu esi izredzēts. Halleluja! Halleluja! Apgaismotas gara acis, ka mēs redzam kādu cerību dod viņa aicinājums un kādu godības bagātību viņš saviem bērniem liek iemantot. Ka šeit rakstīts, kad viņš mūs apveltīja ar godību un varenību. Kādu godības varenību viņš liek saviem bērniem iemantot. Halleluja! Un cik pārlieku liels ir viņa spēka mērs, kas parādās pie mums ticīgajiem, darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā, kā viņš parādīja Kristu, to uzmodinādams no mirušiem un sēdinādams pie savas labās rokas augstāk pie vienu valdību, varu, spēku, kundzību un ikvienu vārdu, kas tiek vinēts šī laikā un nākamajā. Un viss viņš ir nolicis zem Jēzus Kristus kājām. Halleluja! Slava Tev, Kungs! Halleluja! Viņi paši iecēs pa galvu draudzei, kas ir pilnība, kas viss ir piepildi. Bībelē teica, ka tas Kungs mums dara par ķēniņiem un priesteriem, kas valdīs par šo zemi. Viņa tauta valdīs par šo zemi. Dievs ir liels un varens. Viņš mūs apveltīja Jēzus ar godību un varenību. Halleluja! Ka mēs esam stipri, viņa karavīri, jo mēs esam šajā garīgajā cīņā. Mēs cīnāmies.
Halleluja, ne tikai par sevi. Un es katru dienu arī lūdzos, Kungs, lai mana dzīve nav tikai ap mani, lai mana dzīve nav tikai ap mani, bet kad mana dzīve ir apkārt tiem cilvēkiem, ka vienkārši es veltu savu uzmanību cilvēkiem apkārt, ka no manis plūst viņas svaidības uz cilvēkiem, ka plūst viņa gaisma, ka plūst viņa mīlestība, kad es esmu kā trauks viņa godam, jo Bībelē teiks trauki godam, trauki negodam, bet kas nošķīstās no šīs pasaules, kur nošķīstās no visa grēcīgā, tie trauki godam, sagatavot katram labam darbam, ka mana dzīve nav tikai ap mani, Kungs. Es tev lūdzu, Jēzu, Halleluja, viņš tevi apveltīja ar spēku, ar godību, ar varenību, jo tas, Kungs, ir tavs ķēniņš. Viņš ir tavs ķēniņš, Jēzus ir tavs ķēniņš, ka Izraela tauta, viņi gribēja celt ķēniņu, un Samuels teica, pravietis Samuels, viņš teica, Dievs ir jūsu ķēniņš, Jēzus ir mūsu ķēniņš, Halleluja, slavu tam kungam, viņš ir mūsu tēvs, mēs esam tuvu viņam, un viņš ir tuvu mums, un viņš ir mūsu sirdīs, Halleluja, viņš ir mūsu sirdīs. Jēzus ir kungs. Halleluja. Amen. Esiet svētīti. Esiet svētīti. Es ticu, ka šodien es biju par svētību, jo es vēlos būt par svētību. Es vēlos būt par svētību. Tev būt par svētību, tev, kas tu skaties un klausies. Halleluja. Amen. Slavu kungam. Jēzus Kristus vārdā, lai Dievs tevi svētī bagātīgi.